Освободите, пожалуйста. Была разборка, где-то. Laikāk modernāk. Šitie varētu labi izskarīt. Jā. Tu iebrauks iekšā? Šitie te pieejā. Te no. Aiet tālāk. Nopiesties kā. Atpakaļ gan reiz neatlaid. Tā jau ruska uz suška iet. Salauz, jāmaksā. Te uzmanēšu. Nē, viņš ļoti jau cik tev vajag. Es saku, paltīnīgs tas ir maz maksā. Jums te vajag? Te pat aizstāv. Šitā nevajag. Mēs neņemam pretī. Nē, bet tā nav keramika, ne? Nav. Nav, jā. Pats stāvkoļs. Mēs jau zinām klāstu stāvā. Pareizi, jā. Jāliecies ceļgalots. Šitie uz šito vārdu pārs. Mums šitā nevienā ideoloģija. По газонам не стагаете. Фотографы, по газонам не ходите. Ты слышишь? Ты что, язык не понимаешь? По газонам не ходи. Nobežu to saņīs kā. По газонам не ходи. Видишь, газон остался еще. Вот видишь. Выйдите из газона. Что тут написано? Газон. Послушай, Мель. Выйди из газона. Из газона выходи, из газона выходи. Ну, так, Газон. Трава растет. Трава растет. Реликтовая. Освобождайте проезжую часть. Стенкам прижимайте. Nu, revizūkiem bija bišķi jāpatrenējās mācīt. Дайте проход к пионерам. Что это такое? Вы что тут делаете? Давайте права. Права давайте сюда. Что, куда заехали? Видите, куда мы ведем? Батю похоронить.
specijalni propust? Gdje je vaš specijalni propust? Pionir, kad spali ga pioniri? Uzgara srećo. Pusto tijelo. Освободить проход! Освободить проход, кому говорю! Стенкам прижимайтесь! Дай-ка.
Labdien, dāmas un kungi! Šodien jūs esat pulcējušies farmācijas muzejā, lai atklātu cienījamā mākslinieka Ulda Brieža fotoizstādi. Varētu likties dīvaini, kāds sakars farmācijai un fotogrāfijai. Par cik patreiz moderni runāt par medicīnas sasniegumiem un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, galvenais medicīnā ir profilaks. Un, manuprāt, Ulda bildes mūsu tautai šobrīd līdzēs daudz vairāk nekā jebkādi trankvilizatori, kuri sastopam mūsu aptiekās, kaut gan nevienmēr. Un par cik man ar Uldu varbūt šobrīd saist vienīgi vienādu uzvārdu pagaidām, ja? Tad es lūkšu izteikties cilvēks, kur ar viņu ir apēduši kopā, nu, ja ne pudsāls, tad vismaz kā karotī. Tā kā lūdzu, cienījamie kolēģi. Tu esi diezgan tāds, reizām soli šodien spēja, jo tev dāmas, kas bija 3. stāvā un 2. stāvā, ļoti dusmīgi uz tevi skatījās. Un bez tam tu esot braucis pār tādam bīstamam laukumam. Un tādēļ tavs mīļais kolektīvs nolēma tev uzdāvināt šo te, ja drīkst, es atļaušos uzlikt. Man nesen... Pušu! Gribēju, lai es tos vēl kaut rokā, ka es tev pasniedzu, bet man bija bailes viņas ņemt līdz tādi, ka viņi tik labi sadara kopā, ka tu noteikti arī būtu pieprasījis tos cimdus, bet to es nevarēju tev atdot, jo man pašam ar kaut ko vajag, lai aizsargātos. Bet nopietni runājot, Ulda, es tev sirsnīgi apsveicu, vēl panākumus. Apsveicu tevi, tev dzīves biedri un apsveicu tavus jaukās meitiņas. Draudoši aplausi. Nu, es domāju, dažus vārdus varētu teikt arī Monika Zīle. Vispār man jau izspēlēs pie vārdu Brieža sakarībā. Mēs varētu, teiksim, sarīkot tādu autoru vakaru nelielu, apmainīties jaunības atmiņām. Bet, nu, ko es te stāstīšu, cik viņš liels mākslinieks un cik viņš talantīgs un tāds. Tas viņam viss jau ir pateikts. Mums šajā dienā jau sevišķi. Jo viņš ir izgājis gan reņģivismu, gan staļinismu skolu. Un ar šo izstādi viņš atgādina mums, ka reņģivisms un staļinisms tas ir blakus stāvošas lietas. Manā acu priekšā viņš fotografēja Ļeņina restaurāciju. Tajā laikā likās, ka restaurēs tikai mazi piemnieklīgi. Tagad veselu virzienu šovakar restaurēs. Vispār ir raksturīgs, ka viņš ir atklājis otras puses. Tad, kad valdība bļāva pilnā kaklā, ka tas ir pretpadomju brauciens uz tālajiem austrumiem. Ulds jau zināja, ka tas ir tautas draudzīgas brauciens. Pa senču takām. Protams, valdībai nepatika, ka tas notiek bez logu vagonu, ka viņš brauc ar vienkārši velosipēdu. Un šādā veidā Uldis ar velosipēdu logu vagona vietā ir izbraucis ļoti daudz mūsu dzīvē un pierādījis ne tikai avīzes lasītājiem, bet lielai grupai mūsu slaveno salonu fotogrāfu, kuri pasaulē guva
katrs pa 50, 60 un 90 medaļām, viņš pierādīja, ka ilgāk dzīvo tā fotografija, kur ir atklājusi šos vagonu maršrutus tautas dzīvē. Tas ir likteņu maršruts. Un viņš to darīs it kā rotaļādamies. Tāpat kā rotaļādamies, viņš ir iekāpis šodien tribīnē. Cits kārt tribīnē un gaida postamentā, jā. Iekāpis iekšā betona postamentā. Cits visu mūžu gaida un citu rauj nost. Viņu mēs varam ielikt, tad, kad vajag, bet viņš varēs izkāpt ārā un taisīt labas fotografijas. Uldis Briedis, manuprāt, ir tiešām fotografijas fenomens, tajā nozīmē, kad viņš nekāds fenomens nav. Ēdz vai neēdz, galvu augšā, teica Staļins. Sākrāna aplausus. Vārds Gunāram Janaitim. Ja jūs paskatāties uz Uldi Briedi tā, kad viņam nav aparāts un ka viņš kaut kur ir, tad viņš ir tāds lēnīgs, tāds ar tādām lēnām kustībām, vai ne, un tāds. Liekas, ka viņš vispār nav noderīgs fotoaparaturam darbam. Tāds sajūta ir. Bet es esmu viņi redzējis, teiksim, kad ir kaut kāds notikums, tad man viņu gribas salīdzināt ar tādu medības sunu, kas tā laiski ir gulējis vai tā, tad viņš ir pēkšņi zina atrast īsto vietu, zina atrast īsto punktu, zina atrast īsto laiku. Un viņam, es domāju, kādēļ viņam ir tādi sasniegumi, tikai tādēļ, ka viņš savu medījumu ne tikai sajūt, bet viņam ir programma, kā šo medījumu var saglabāt, kā viņi var noķert, un tādā veidā, lai šī āda netika savojāt, lai tā āda arī derētu pēc tam. Teiksim, ja es sākumā uzdevu jautājumu par to viņa derīgumu, ja piemēram, Ulda Brieža darbu sāks vērtēt Rīgas pilsētas partijas komiteju, acīm redzot, ka viņa atzītu, kad viņa darbā ir ļoti liels kļūdas, ir politisks, ir ideisks, ja? Un vispār viņi varbūt varētu novest līdz tādai situācijai, ka viņam būtu jālūdz Andrejam Cirlim, lai viņi vēl kādu brītiņu atstāja darbā. Es domāju, ka tas tā uz to varētu iet, ja to vērtētu viņi. Es Uldi Briedu atzīstu savu kolēģi vidū par labāko preses fotogrāfu. Arī man pašam būtu gribējies būt labākam, bet labam. Un tad dažkārt šķiet, ka arī mēs visi kopā, tie, kas esam šajā pagrām sarkanajā tumsā, ka mēs nemaz tik slikti neesam. Protams, Uldim ir lielāka atļaušanās, lielāka varbūt tādu, mēs uz viņu kaut kādā mērā skatāmies un kaut kādā mērā viņam arī sekojam. Un es domāju, ka Latvijas žurnalistikas lietā Ulds ir darījis ļoti daudz un veidojis to kopīgo jēgu, kas mums veidotājiem, fotografijas veidotājiem vajadzīga, un arī tiem, kas šo fotografiju lieto. Un vēl es gribētu teikt to, ka, ja būs tāda reize, kā Uldis no sarkanās tumsas pagraba iznāks ārā, un viņa ritenis, kas ir vecais, kas ir pieslēgts pie karokāta, tā sarūsējušā, tur pie preses nama, un būs nozagts, ja, tad lai viņš neuztraucas, jo tas ritenis droši vien būs nozagts tādēļ, lai viņu sadalītu gabalos, un lai viņu varētu izdalīt viņa piekritējiem kā suvenīru. Un es vēlu šī te it kā nopietnā reizē, un nenopietnā, bet tomēr nopietnā reizē, es vēlu svētību viņa darbam, viņa fotografijām, es vēlu svētību viņa ģimenei, viņa dzīvesbiedrei, viņa bērniem. Un kā svētības zīme es gribētu atstāt mazliet siltu maizi. Kurš vēl vēlās? No pionieru organizācijas. Lūdzu. Проходите, пожалуйста, поближе, пожалуйста, пионер. Ну, говорите, пионер. Дорогой Улдис Ансович,
Tā kā es, Arvīds Janovičs Kolcēnovs, visu Rīgas īsteno pionieru vienības padomes priekšsēdētājs, sakarā ar Vladimira Iļiča Ļeņina dzimšanas dienas grandiozo atzīmēšanu Komjaunas krastmalā nevar būt klāt jūsu izstādes atklāšanā, tad nosūtu jums sekojošu grāmatu. Punkt 1. Esmu patiesi gandarīts, ka jūsu izstādēs gan Liepājā, gan tagad Rīgā grezno Josipa Visarjonoviča biste. Tas biedri prieki ir politiski līdzsvarot, jo patreiz esošās visatļautības apstākļos, kuras sauc arī par kļuārismu, dar atgādināt, ka patiesai demokrātijai ir arī robežas. Ar visām robežām un skrietušajām sekām. Punkts 2. Esmu patiesi gandarīts, ka jūs savās fotogrāfijās patiesi realistiski atmaskojiet mūsu, atainojiet mūsu varonīgo milicijas darbinieku ikdienu. Tautai jāredz, kādas grūtības iekšliet darbiniekiem rodas, pateicoties tā saucamajai demokratizācijai un kļuārismā. Punkt 3. Sakarā ar augšminēto apsolu jums piešķirt brīvu caurlaidu gadījumā, ja arī Rīgā tiks plānoti pasākumi, līdzīgi tiem, kuri risinājās Tbilisī. Ceru, ka patiesi spēsiet atainot iekšlietu, karaspēku un darbinieku patriotisko rīcību. Poskriptum kopā ar caurlaidu varēsiet saņemt arī gāzmasku. Punkt 4. Visas Rīgas patieso un īsteno pionieru vienības vārdā izsaku jums dziļu pateicību par skaistās un plašās Sibīrijas dabas ainavu attēlojumu. Jūs Sibīrijas ciklu fotogrāfijas apgāž izdomājums par to, ka Sibīrijā kādreiz bijuši necilvēciski dzīves apstākļi. Pēc jūsu attēliem var spriest, ka tur tāpat kā citur pasaulē aug gan koki, gan zāle. Ņemot vērā jūsu lielo ieguldījumu padomju fotosibiriādē, esmu ar mieru jums jebkurā laikā piešķirt beztermiņu komandējumu uz šo neatsvaram skaisto mūsu zemes reģionu. Ar patiesu un kvēlu Rīgas pionieru vienības sveicienu Arvīds Janovičs Kolcēnovs. Vismaz nesen varētu teikt, ka ir piedzimusi arī fotogrāfe. Tātad es sveicu arī Intu kā fotogrāfu. Un es gribētu novēlēt viņu dzīvei un šiem mazajiem, kas ir mūsu tautas turpinātāji, lai viņi aug lieli un lai nav šīs traģikomēdijas. Un svētbildes vietā, lai Uldis pieliek pie sienas un stāsta mazajiem, kas tas ir, ja kas tas bija, un kas tas būs. Paldies! Ja nē, tad vārds Uldim. Pilnīgi klusumu. Atkāpties. Pilnīgi. За нашу дело будьте готовы. Всегда готов! Mūsu mērķi ir skaidri, uzdevumi noteikti pie darba biedri Nikita Hruščovs. Vētrēn aplausi.
Конечно, перестройка – задача непростая. Леонид Брежнев. Если лектор мямлит на трибуне, повторяет общеизвестное, то пользы от этого ни на грош. Леонид Брежнев. Будущее страны Советов станет таким, каким его сделают сегодняшние октябрята, пионеры и комсомольцы Брежнев. Kādā sanāksmē es teicu, mums pirmām kārtām miliči pienācīgi jāietēr, lai visi jau no tālienes redz, tie ir likumības un kārtības sargātāji Brežņevi.